Sveiciens! Šodien mēs runāsim par štrīhošanu, par zīmoliem, kā tos asināt, kā tos turēt. Uzzīmēsim spalvu. Mājas darbs arī būs kaut kāds spalvains priekšmets, ko var mājās atrast. Un tad uzzīmēsim arī kaut ko ar melno pildspalvu, jo tas arī ir tas labs veids, kā uzlabot to štrihošanu, to virzienu. Un arī, kas ir labi par pildspalvu, tad zaudējies tas bailes, jo tur jau nevar neko nodzēst, bet lai drosmīgāk ir tā štrihošana, jo to var just arī ar pieredzi, paliek arī drosmīgāk tas vēziens. Tad kas mums ir ar zīmoliem? Tad laikam, protams, jau visi zina, kā ir, ka mēs sākam ar B, un tad mēs ejam uz H, 2H, un tā tālāk. Un cita virziena, protams, tad tie visi. Man parasti ir kādi varbūt 4 zīmuļi. Tad, protams, piemēram, zīmējumu sāku kaut kur ar HB vai 2B, tas tā kā sākums. Tad, protams, ir kaut kāds 4, 5, 6B jau tumšākam. Šito arī var forši, lai ir kāds 7, 8, 9B kaut kādam tur akcentam. Bet arī svarīgi, lai ir vismaz viens tas cietais, 2H, jo viņš tad ir tieši labs tādam gaišam vietam, kur jāparada ēna. Tad mēs nevaram atstāt vienkārši baltu laukumu, tur ir kaut kas, bet mēs nevaram likt 4B vai pat HB, jo viņš tad paliks netīrs, un tad šitais 2H ļoti noder. Tad arī par kā asināt, laikam jau zinu, bet vienalga atkārtošos, un, protams, asinam ar nazi, nevis ar asināmu. Un tad, protams, tas mērķis ir, lai noņemt to, vienkārši kas ir šeit, vienkārši traucē tas, šitais tā kā tas boka daļa. Un, protams, ja es zīmēju tā, ka es turu kā pildspalvu, tad man nekas tur netraucē, tad viss ir forši. Un tā arī mēs varam turēt to zīmoli, kad man ir kaut kādas detaļas, tur, kur acis vai kādas mazas, tad es, Bet ja man jāštriho tas lielas daļas, tad es turu tā, uz 4 pirkstiem, ar lielu pirkstu mēs turam, un tad var uzreiz arī sajust mainas tā roka. Šita daļa tā kā jau vairs nekustas, kustas jau elkonis, un tad mēs jau štrihojam. Un ja es mēģināšu to pašu darīt ar bez naža asināma zīmuļa, tad man nesanāk, jo šitais tā kā man traucē, tad kaut kur man sanāk, bet un tāpēc vienkārši mēs ņemam un noņemam nost. Tas ir par to koku. Un tad mums palika arī tas pats grifelis. Tad tu arī tā kā iespēja vai viņš mums ir as, vai viņš ir apaļš. Abi der, atkarībā atkal, ko vajag zīmēt. Un tad ar to pašu nazi es te varu arī, pat to grifeli uzlabot, kā man vajag. Tie, kas tur jau zīmētāji, viņiem pat jau, viņi var tā sasināt to grifeli, ka no vienas puses viņš būs tāds, no otras tāds, bet eksperimentē, Un tad, protams, piemēram, kad viņš ar laiku nopaļojas, un tad, ja es eju, man jāuzzīmē kaut kāda tur smuka mini detaļa acīs, tad es eju atpakaļ, nosinu, un tad ir daudz vieglāk viņu strādāt. Tas bija mums par kā asināt. Tad
par tam līnijām, ja? Tad štrihošana, tad tas grīfelis, vai nu viņš ir as, vai nu viņš ir apaļš. Un tad var pašam vienkārši paspēlēties, tad šeit es tā kā, un pataisīt līnijas, ja? Kad man viņš ir as, tā paturēt, ja? Un, kur šeit man kaut kur apaļš, jā, vai paņemt to apaļu un paskatīties, kā man sanāk tas līnijas. Jā. Un kopumā, jā, ir arī vērts, piemēram, kad mēs štrihojam. Protams, parasti mēs turam tā, kā mums ērti to roku, bet dažreiz arī forši tā kā speciāli pamainīt to rokas virzienu. Jā. Tad, bet tas arī, ja mērķis ir nedaudz dažādi uztaisīt. Ja, ja mēs, piemēram, man mērķis, lai man visu lapu noštrihot vienādi, tad es pat labāk mainu tā kā lapas virzienu un roku turu tāpat. Ja, un tad man tā kā viņš nemainās. Ja. Bet dažreiz, ja es turu kaut kādā zālē vai kas, lai ir interesantāk tas zīmējums, tad atcerieties, ka var arī vienkārši mainot, ja, rokas virzienu, var dabūt arī citu pieeju. Tad arī tie galvenie elementi, kā mēs štrihojam, mēs atgriežamies pa gaisu. Ja? Tātad mēs netaisām turp atpakaļ, ja? Tad mums ir šitie tādi cilpiņas. Ja? Mēs ejam līnijā pa gaisu uz atpakaļ. Līnijā pa gaisu uz atpakaļ un štrihojam. Un tad mēs, un otrais, tas būtu tā kā pirmais tāds svarīgais moments. Un otrais svarīgs moments, kad mums jānoštriho, mēs netaisam tādu rūtiņu. Ja? Tā arī nevajag. Tad mēs tā kā lēzināk to leņķi mēs mainam mierīgāk, ja? Kad man vajag to. Ja? Tas būtu tā kā klasiskā, ja? Ja man vajag kaut kur smuki, lai man ir tā štrihošana, lai pat nav redzams, kā ir līnijas, bet viss tā. Bet kopumā, protams, arī var paeksperimentēt un var strādāt, taisīt kaut kādu pat tekstūru, ja? Es varu te kaut kādus mazus rimbulīšus taisīt, ja man vajag, varbūt tas būs tā kā dzīvnieks vai kas. Ja, es varu arī speciāli nedaudz varbūt tur kaut kā Van Gogha stīlā strādāt. Ja? Šeit jau tā kā štrihošana jau var būt ļoti, ļoti dažāda. Un tad vēl varbūt vienkārši ar kaut kā pastāstīšu kaut kādus trikus, ko var izmantot, vai ko es pati izmantoju vai neizmantoju. Ja? Tad ir, dažreiz mēs pērkam, un mums ir tāds papīra zīmolītis, ja? Viņš ir ēnošanai. Tad ir tā, ka var izmantot pirkstu, ja? Dažreiz mēs tā kā, ja? Bet vienalga es pirkstu neieteiktu, jo pat cik labi jūs to izmazgātu, vienalga viņš būs nedaudz taukains. Ja? Tad šim lietam ir domāts šitais te balts. Viņu var pat pašam uztaisīt, var nopirkt, viņš nav dārgs, bet godīgi sakot, es ar viņu nestrādāju. Ja? Es vienkārši šeit tā kā paņēmu, lai, kur viņš pat man balts tīrs, no kastes tur bija. Bet mēģiniet, ja? Tā kā jāatrod tas, kas darbojas pašam, bet kur viņš tā kā forši, varbūt pat vajag sākt viņu izmantot. Ja? Tāpēc tas ir tādi. Tā, ko vēl var izmantot? Ir arī akvarēļu zīmuli, ja, un tad tiem var tad izmantot ūdeni, bet tad jāatceras, ka papīrs, ja, papīrs tam tad jābūt tāds cietāks, viņš nevar būt baigi plāns, jo būs ūdens. Ja?
Pamēģināsim, jā. Un tad, nu, bet šeit arī tā kā, jā, ir kaut kāds tur, tāds, varbūt pat arhitektūras zīmējums tur, tu, ka var labi pielietot, jā, kaut kādas tur ir ēnas un kaut kādas mājas stūris vai kas, tad var, jā. Un arī jāpaeksperimentē, jā, kā, bet sanāk arī, sanāk labs, jā, tad var noenot un izmantot, kāpēc ne. Akvareļu zīmļus es patiesībā izmantoju bieži, bet vairāk tā, kad viņi jau visas krāsas, un tad forši, īpaši, kad ej ārā kaut ko pazīmēt, tad es ņemu līdzi vienkārši tādu šito otiņu, kur iekšā ūdens, un tad ļoti ērti. Ja? Tā, to, ko es gan bieži izmantoju, tas ir zīmēšana ar dzēžgumiju. Ja? Un tāda ziņa, piemēram, kad arī vajag kaut kādi tur mati un kaut kādā tur šķipsna vai arī kaut kāda vajag vienkārši tievu baltu līniju. Ja? Un tad pat vieglāk dažreiz vienkārši visu noštrihot un pēc tam vienkārši iziet un paņemt kādu. Vai arī patiesībā forši šeit man tāds steidzeris arī, kad mēs dzīvniekiem zīmējam ūsas, tas ir tā vieglākā un foršāka metode. Un, bet tad vajag viņu arī nedaudz nogrist, ka nevajag žēlot to gumiju. Jā, mēs vienkārši ņemam un uztaisim šeit tādu tā kā asu trīsstūri. Jā, šeit noņemam. Šeit tad man ir as. Un tad vienkārši, protams, piemēram, izdomāsim, ka tas man kaut kāds īderis. Jā, tā kā es ātri novilku, tad es vienkārši notiru arī. Notiru, jā. Un tad mēs velkam, jā. Un katru reizi, pēc katras reizes es viņu notiru, tad viņš tā kā tur būs vairāk. Nu, te man bija miksts zīmolis, bet nu, var, sanāk. Tad sanāk tālāk. Ja, tad var vai arī zālē, nu, viss kaut kādas detaļas. Šita metoda forši, šita man patīk. Tā, kaut kādi vēl ogli, protams, jā, kam patīk, var zīmēt ar ogli. Un tā arī ir tādas vienkārši jau vairāk varbūt radošas pieejas, ko var darīt ar zīmuli. Tas, protams, kad mēs liekam kaut ko zem, ja, un tad taisam tādu atspiedumu. Tā kaut kur man liek lapiņa. Ja, tā, piemēram, šeit man vienkārši tāds trapijas, bet mēs zinām, kad mums tur monēta vai kaut kas, ja, un tad mēs vienkārši taisam te kaut kādu. Var arī tā kā radoši darboties kaut ko tur, kaut kādas formas, kaut ko atrast un ja, paeksperimentēt. Man ļoti patīk no būvveikala ir tāds sietiņš, un šito sietiņu es izmantoju bieži, es taisu gan, kad ar krāsam, kad, jā, bet šeit mēs dabojam kaut kādas arī interesantas tādas. Un šeit, protams, ar mīksto, jā, jādarbojas. Un vēl ir arī tāda tehnika, kad mēs varam paņemt kaut ko asu, un tad, piemēram, mums ir kaut kāds jau zīmējums vai kas, un mēs varam tā kā sākumā uztaisīt arī tā kā rieviņas, jā, kaut kādas. Un tad pēc tam mēs ejam ar zīmuli, un tad viņas paliek tā kā neštripotas, jā, tas parādīšu. Jā, tur šeit, kur viņas palika tādas. Nu, arī kaut kāda kā radoša tehnika, kāpēc ne. Var eksperimentēt. Super. Labi, tad ejam pie spalvas. Spalva ir foršs veids, kā praktizēt to štrihošanu. Mājās padomājiet, kas jums tur ir. Var paņemt kaut kādus, nezinu, ja var atrast burkani,
ar zaļam lapām. Matus arī, protams, mājas ir kacis, var savu kaci, jebko, kas ir spalvains, var paeksperimentēt. Tā, zimuļi, ja? Tad es paņemu, piemēram, 2B, lai sāktu. Un tad jau tur laika jau redzēsim. Ja? Tā, nu, piemēram, mums ir mērķis uzzīmēt realistisku spalvu. Ja? Tad kopumā šeit mēs vienmēr runājam par realistisku zīmējumu. Ja? Kopumā tas jau portrēts vai kā zīmēs, viņš jau var būt dažādāks. Viņš jau var būt vienkārši ar līniju, vienkārši ar laukumiem vai to štrihošanu kā Van Gogam. Tur jau, ja? Bet ja mēs runājam par tādu klasisko, ja? tad varam sākt. Ja? Sāksim ar, protams, to galveno vidējo to līniju formu. Ja? Izdomāsim arī, protams, mums lapa kompozīcija, vai mums smuki. Ja? Kas labi ar lapu pēc tam vienmēr var arī nedaudz apgriezt. Ja? Un, ja mēs zīmējam, protams, jau uz audekļa, un tas ar krāsam, tur jau ne. Ja? Bet... Labi, izvēlējos to formu. Šeit beigas var arī tā nedaudz to kāliņu. Ja? Šeit mēs aizējam. Tad sākuma tā iekšiņa. Viņa arī ir apaļā, jā, tāpēc, ja grib, tur var pēc tam jau arī paskatīties. Man šodien gaisma tad ir no kreisas puses, šeit uz lapa pusi krit ēna. Protams, šeit pēc tam būs kaut kas arī nedaudz tā, kā parasti apaļai formai. Bet līdz tam tiksim, jo vienalga pēc tam salīdzināsim, kas mums šeit tumšāks fons vai spalva. Jūs varat arī eksperimentēt un piemēram, ja? Tagad ir spalva uz balta fona. Kas būs, ja es paņemšu tur kartonu, ja, likšu tad uz pelecīgākā. Ja? Tad varbūt dažas daļas jau šeit paliek gaišākas, piemēram, šitais gals būs jau gaišāks nekā fons. Ja? Un atceramies, šis viegls piemērs. Ja ir šaubas, es nezinu, štrihot, neštrihot, salīdzinām vienkārši labi. Paņemam tur vienu daļu un skatāmies, kas tumšāks, kas gaišāks. Ja? Un pat iet grūti, pat uz nedaudz kaut ko vienkārši izlēmjam. Ja? Pieņemam lēmumu, labi, šeit tur būs nedaudz tumšāks. Nu super, ejam vienkārši tā kā štrihot, tagad vienkārši atceramies, ja? Ka mēs štrihojam, atgriežamies pa gaisu. Un šeit varbūt, kad spalva ir vērts arī sākt no lejas, ja? Jo vienalga es paņemšu uzreiz mikstāku, lai jums ir labāk redzams, bet, jā, varbūt, jā, tā kā, ja ir jau drosme, var uzreiz ar mikstāku, un, ja vēl nevar droši ar tādu cietāku, un tad jau pēc tam, jā. Un tad es eju šeit no lejas uz augšu, un es eju, vienkārši taisu to, jā, sākumā tā kā, es mierīgi šeit, Ko es vēl varbūt neminēju, kad šeit mums bija tā teorija, arī tas patiesībā svarīgi. Tas spiediens. Tad mums šeit ir visi tie 2H, HB, 9B, bet es vienalga, es pat, piemēram, ar 6B varu zīmēt ļoti gaiši. Ja? Tad tas spiediens, ja? Tas varbūt. Ja? Kā es turu zīmoli, kā es viņu spiedu, un tad, ja, tad es varu vai nu ļoti viegli gaiši, vai tad uzreiz taisīt arī. Un uztaisam, ja. Tad es arī, piemēram, šeit, kur tas vidu, tieši es varu, atkal es turu, tagad man vajag detaļu, es turu zīmoli tā kā gandrīz kā pildspalvu, un novilku šeit sev tā līnija. Ja, šeit atkal, piemēram, man vajadzēs tādas garākas, ja. Un mierīgi, ja, var, dažreiz es atcerējos kaut kur tur akadēmijā saka, nedrīkst griezt to lapu. Es griežu. Man kaut kā, ja man vajag.
Ja, man te ir ērtāk, kāpēc ne? Es šeit eju līdz, kur tur ir balts, tur, kur būs tā balta spalva. Mēs tad... mm, mm. Šeit viņa tā nedaudz tur, šeit man nopaļojas, jā, viņa iet uz augšu. Mm, mm, mm. Un kopumā vienkārši es tā kā zīmēm, ko redzu, to arī zīmēju. Jā, es redzu tur kaut kur tumšāk, taisu tumšāk. Mm. Un tā, nevajag tā kā steigties, jā. Tā kā mēs viņu uzbūvējam spalvu. Mhm. Mhm. Arī nav jābaidās, ja, piemēram, šeit kaut kāds balts pazudīs. Jā, vienmēr ir dzēšgumie, vienmēr var. Mhm. Nu, re, piemēram, te man nāk tie balts galiņš. Es paņemu tad divi aši un arī uztaisu, jā. Tad, jo es pieņemu lēmumu, ka viņš vienalga man būs tumšāks nekā fons. Jā. Un tad es uztaisu, bet tas nozīmē, ka vienalga divi aši viņš būs kaut kāds pelecīgs. Tad tas nozīmē, ka man jāņem, jā, jātaisa tumšāk šeit. Un šeit, protams, es skatos to virzienu. Jā, es skatos, kā tas palve iet tas virziens. Mhm. Ja? Un tā sajūta, kuru zīmuli ņemt, viņa atnāks. Pēc tam jau viņa būs tā kā pēc jau sajūtas, ka štriho, un tad saprot, nē, šeit man jau trūkst, šeit man jau vajag tumšāk. Ja? Vai kaut kur es atnāku pie gaišas vietas, un nē, šitais te man sabojas, tur man būs tumšu, un mēs ņemam. Dažreiz viņa ja, ka kustinu roku, tad kamera arī viņa tā kā fokusu to zaudē. Bet, ja es laicīgi pamanu. Un viss vienkārši sēžam, nesteidzamies, meditējam, štrihojam. Ir tā, piemēram, ka kopumā tomēr jāmācās zīmēt ātri. Tad ziņa, ka ātri jāpieņem lēmums. Ja? Un labāk ātrāk kļūdīties, tas vairāk uz tām proporcijām. Nevis, piemēram, tur 20 minūtes kaut ko mērīt, pārmērīt, pirms tur novilkt to līniju. Tad labāk kaut kā pēc sajūtas tas novilkt un pēc tam izlabot. Ja? Tas būs tā kā ātrāk tas... Nu, re, es jau eju pie... Paņemšu tumšākas kaut ko, vai nu papīrs šodien, vai kas tas kartons lejā. Kaut kā man šeit. Bet galvenais šeit vienkārši tā to roku, ja? Lai viņa jau tā kā drošāk jūtas.
Ja, un tad atkal, piemēram, es visu laiku atgriežos, es jau zinu, kur man ir tās tumšas vietas, un kad viņas pazūd, es eju atpakaļ. Mm. Tā, šeit mums arī palīdzēs tas krītošas ēnas. Izskatīsies forši. Šeit būs tas ēnas. Un, protams, vienkārši vairāk jāzīmē, ja? Un ir tas mērķis portrēts, bet lai nav tā, ka sāc uzreiz ar portrētu un nesanāk, un tad domā, ja? Protams, jāuzzīmē ļoti, ļoti daudz viss kas cits, ja? Un to mēs arī darīsim, arī būs tēma par tekstūru, par metālu, stiklu. Ja? Un tad jau būs pārliecinoši, ka var iet pie portreta. Varbūt jums pat negribas to portretu beigt, nu tādā ziņā, ja? Bet vienalga, nu, ir labi, ja ir vēlme paši iemācīties to portretu, un tad zini, ka vari jebko. Ja? Kritoša ēna uzreiz taisu viņu tādu tumšāku, ja, drosmīgi tā uzliku, tad uzreiz, ir kaut kas lēja. Ja? Ir vairāk tādu spālainaku. Ja? Un tad kritoša ēna mums arī ir šeit zem spālas. Un kopumā es domāju, tikt pie tādas tā kā realistiskas zīmēšanas. Es netiktu, ka tas ir ļoti grūti. Jā, man liekas, kur ir grūti šita visa padarīšana, tas ir zīmēt, teiksim tā, interesanti. Tur jānāk tā pieredze, tās mākslinieckais gars vai, jo ir arī tāda, ka tāpēc es šeit mēģinu ņemt priekšmetus, nevis fotogrāfijas. Nekas slikts nav zīmēt no fotogrāfiem, es arī zīmēju no fotogrāfiem. Bet tas ir patiesībā grūtāk, ja, jo ir diezgan grūtāk pēc tam tikt vaļā no tas, jo fotografija jau piedāvā to visu tik daudz, un gribas tā kā visu. Es zīmēju portretu no fotogrāfijas, un tad es zīmēju visas ēnas, visu tur. Un tāpēc savā ziņā, ja, kad ir dzīves cilvēks priekšā, tur arī savi grūtumi, protams, jā, cilvēks tur nesadīs ilgi, un, jā, bet uztaisīt interesantāku zīmējumu ir daudz vieglāk no dzīva priekšmeta, jā, jo tur tad nav jācīnās ar tas fotogrāfijas jau priekšnosacījumiem, ka tur jau. Ja? Šeit, piemēram, kad es jau zinu, ka šeit man jau tumšs, es jau varu vilkt, tā kā es jums šeit teicu, tā kā nedrīkst tā turpat pakaļ. Ja? Šeit es jau tā daru, jo es šeit zinu, ka es vienkārši šeit tā kā aizpildu, jau man jāuztaisa tumšāk. Bet ja man vajag tas smukas līnijas, tad es tā nedaru. Ja? Bet... Un arī jāatceras par stundām. Ja, ja mēs veltam portretam 6-8 stundas, protams, viņš sanāk tur daudz.
izstrādātāks. Ja, ja mums nav laiks vai tas nav mērķis, mums pēc trainēt kaut ko citu, tad un arī tad, piemēram, kad mēs runājam par fotogrāfijām un nezināt visu. Ja, tas ļoti, ļoti svarīgi nezināt visu. Un jāmēģina patiesībā uzzīmēt to raksturu. Jāmēģina to cilvēku tā kā saskatīt, kas viņam tur iekšā ir tas tāds galvenais, interesantais un to raksturu. Ja, tad domāt par to un tad meklēt tas garšīgas, tas svarīgas lietas, tai portreti, kas ja, padarīs viņu tādu izteiksmīgu. Ja, tas būs vienkārši tā kā tā tehnika, ko mēs tā kā praktizējam šeit, mēs zīmējam tā kā vienkārši skatāmies, labi, tur tumšs laukums, šeit gaišs, tur pelecīgs, šitam tāda forma otrādāk, un mēs viņus tā kā pārneisam, un viņš super sanāk līdzīgs, ja? Tas arī ir svarīgs. Bet tad arī atkal tas spiediens, beigas mēs ņemam arī kādu baigi miksto zīmoli, un mēs taisam tos akcentus. Mēs paņemam, ja, un tad kaut kur, un šeit jau nāk tā izvēlē, ka mākslinieks, kuras izvēlos, būs tās ja, kaut kāds nu, re, cik mums tu mums? Es nepaņemu laiku, tas palva, baigi ilgi. Ja, bet var pasēdēt mierīgi pie palvas. Tā, tomēr es izlēmu, kas es teicu, būs. Ja, var pazīmēt tas arī tā kā nedaudz tas atsevišķas tas palviņas, kur viņas tur tā kā nedaudz. Nevis kopā atsevišķi. Ja. Un atkal, ja es kaut kur, es esmu pa tumšu, vienkārši var pasīst. Un... Tā, nu šodien man kamera negrib fokusēties. Nu, re, es laikam plus mīnus šeit pabeigšu pie tas palvas. Lai ir laiks nedaudz ar pildspalvu arī pazīmēt. Ja? Tad jūs droši sameklējat sev kaut kur uz ielas palvu, lai jums mājās ir. Ja? Jo daudz forši, kad priekšā ir priekšmērts. Un arī tad salīdzinām, piemēram, ja, tas baltais gals, cik viņš tomēr ir balts pret šitu līniju. Es skatos, šita līnija man ir daudz baltāk. Nu, tagad ņemsim dešgumiju, taisīsim viņu arī baltāk. Ja, tad tā kā arī mēs darām, notīram. Un ziemam. Ja? Un tas nekas, ja es, piemēram, tur nedaudz vairāk noturīšu, to var vienmēr tam atkal. Un arī, kā es varu parādīt vēl baltāku, tad es vienkārši blakus taisu vēl tumšāk. Ja? Tad šī līnija man paliek baltāka.
Un tad šeit es vienkārši eju pateiksim nedaudz vēl pelēcīgāk. Šitā ir, piemēram, pārāk tumši man tas punktiņš sanāca. Šeit nobeiguma, šeit tāpat karasties. Piemēram, jā, bet arī, ja, piemēram, aizdarbs, ņemam tos burkānus, ja var atrast ar tiem zaļumiem. Pašu burkanu var arī nezīmēt, var atstāt vienkārši tā kā līniju, un tad pievērsties tieši tā kā detalizēti tiešām tā kā spalva, jā. Tā runa, ka nevajag zīmēt visu. Nu tā, paskatāmies. Nu, plus mīnus, jā, var vēl strādāt, bet jā, var paskatīties vēl nedaudz tumšāk. Varbūt, ja gribas, baigi tā. Jā, šeit man jau pat 7B, jau pat. Jā, tad nozīmē, jā, man tomēr gribas tā, lai to. Šeit viņš būs nedaudz tumšāks. Bet tad es varu droši šeit vēl kaut ko ņemt nost. Nu, redz, divas palvas, tad šeit var vēl kaut ko. Nu, super. Tāpēc trenējamies ar spalvu, lai tā štrihošana ir pārliecinoša. Ja, jau par to jau nav jādomā. Tas varbūt var salīdzināt, kā, kad mēs mācāmies ar mehānisku karbu braukt. Tad sākumā mums jāskatās visu laiku, kur viņu jāmaina tas ātrums. Bet pēc tam mēs par to nedomājam, mēs vienkārši automatiski. Ja? Un tad, lai tā štrihošana tiešām iet jau automatiski un tā, paņemsim. Un tad mēs domājam vienkārši par citam lietam. Tā, padomāsim, kā ir. Paņemsim šito lapiņu. Jā, un pildspalva, jā, arī kaut ko pameklēt, kaut kādus priekšmetus, ko var pazīmēt ar pildspalvu. Pameklējam arī, sākumā salīdzinām, kādas pildspalvas mums te foršākas, jā, kura smērē, kura nesmērē. Jā. Un tad kā ir, kā mēs padarām, ja ar zīmuli mēs varam tā ar spiedienu, tad pildspalvu ar spiedienu nesanāks. Šeit sanāk, protams, par to štrihošanu, ja, tā tonalitāte, viņa sanāks. Tad es varu sākumā arī vienkārši arī ar zīmuli uztaisīt sev to skici, kur būs tad acīs. Kad mēs zīmējam kaķus, svarīgi atcerēties, ka šeit tas atums ir pat kādas 3 acu lielums. Bet mums cilvēkiem šeit starp acīm ir tikai viena, jā, mēs varam pat uzzīmēt to cilvēka seju, šeit kaut kur tas acis, šeit šitais attālums, šeit var ielikt pat vēl vienu aci, jā. Bet kaķiem, jā, tad atkal domājam par proporcijām. Nu, var uztaisīt sev to degunu, piemēram, jā, uztaisīšu varbūt mazāko šeit, to, jā. Un tad var uzreiz, tad tas acis man nebūs tik, jā, jo tas sajūta ir, ka tomēr tas deguns, viņš ir lielāks, jā, tad kopiju formu es varu sev paņemt zīmuli, jā, es varu arī atkal pamēģināt, 1, 2, nu, var pat mazāk to aci, vai tomēr nedaudz tālāk. Ir tā, ka kaut ko zīmē, un tu gribi to samazināt, bet detaļas, tā roka, tas acs, grib ņemt tā kā 1 pret 1.
to jābūt uzmanīgi, vienkārši par to ir jādomā. No, kaut ko šeit. Labi, tā. Plus mīnus ieskicēju un ejam uzreiz tad ar pildspalvu. Vienkārši gribu parādīt, jā, lai tas atkal vienkārši kā uzdevums, lai justies droši ar to štrihošanu. Un lai sākumā nav baila, sākam tur, kur ir vistumšākas vietas, jo tas vienalga būs jātaisa vēl tumšākas. Un vienkārši štrihojam, jā. Un šeit jau ir varbūt svarīgāks tas štrihošanas virziens arī. Jā. Kaut kur droši var arī vienkārši ar līniju vilkt. Un arī patiesībā ļoti interesanti zīmējums sanāk ar pildspalvu. Kaut kādas, nezinu, tur veci apavi vai kaut kas tāds tur. Tāds radošs. Jā. Un tad šeit ir tā vistumšākā vieta, viņa vienalga beigas būs tāda visam tumša. Šeit mums acis. Un tāpēc varbūt, ja jums ir tāda lielāka motivācija, jā, jau labāk zīmēt, tad, protams, kaut kur, ir forši, lai līdzi ir zīmulis vai kas, lai, protams, tas laiks, kad mēs zīmējam, nav tik daudz, un tāpēc, ja, piemēram, kaut kur sēžam, kaut ko gaidam, tur pie ārsta vai kaut kur, mēs varam to mazu blociņu paņemt. Un sākumā var pat ņemt tikai pildspalvu līdzi, tiešām, lai nav tā vēlme izdzēst, jā, jo tad ar zīmolu tad uzreiz tu sāc tā kā nedaudz uzmanīgāk, varbūt, vai kā, tad tu uzreiz turpina kaut ko tur labot. Jā, bet mēs sēdešam, piemēram, un redzam, ka pie ārsta tur kaut kur stūri, gaitini ir kāds augs, jā, tur kaut kas vienalga, vai krēslu rinda, jā, un tad mēs ar pildspalvu arī to uzskicējam, jā, un tad uzreiz trenējam, jā, tā skicēšana tad uzreiz nāk tā uzreiz doma, un tāpēc dažreiz, piemēram, no zīmēšanas, esi ogurīs, jā, jo tur ir tā, tu domā par proporcijām, tu domā, kur viss tas izvietots, tad tu domā par ēnām, un protams, jo vairāk tu dari, jo vieglāk paliek. Bet tā koncentrēšana ir, jā, tā. Re, tagad jau ieskicējam nedaudz. Tagad šeit, kur acis tā uzreiz tumša, bet es vairāk gribēju, jā, šeit visu apkārt. Ja šeit gan virziens, tad mēs atceramies, jā, kā iet. Un tad šeit jau var spēlēt arī kaut kur pelecīgāks, kaut kur tumšāks. Tad mēs arī šito pamēģināsim tagad, jā. Tā, piemēram, šeit arī acu krāsa viņam ir. Mēs varam arī atstāt, ka mēģināt arī varbūt beigas parādīt ar melno pildspalvu. Jā, šeit šitais te baltumiņš, es viņu neatstāju tik super tur baltu. Jā. Šeit arī uztaisu nedaudz pat tumšāk acu augšā. Jā, ja tur būs tā kā viņš ir balts, bet vienalga šeit būs tāda ēna. Jā. Kad mēs zīmējam visu kaut kādas tādas detaļas, mēģinam viņus tā kā iekļaut. Nav tā, lai viņš tur kaut kā atsevišķi sēž punkts. Jā, mēģinam tomēr, lai... Ja? Un ar to baltumiņu acis es parasti vienkārši uzzīmēju nedaudz lielāku, ja? Tas ir tāds triks, jo viņš vienmēr paliek mazāks. Tāpēc vienkārši uzzīmēju lielāku, tad sāku štrihot, un tad viņš pats par sevi paliek nedaudz mazāks, un tad viņš paliek tāda izmēra kā vajag. Ja? Bet ja es sākumā uzzīmēšu tādu
nelielu, tad vienalga viņš vienmēr paliek nedaudz mazāks. Mēs tur štrihojam. Nu, re, skatāmies, vai ir vienādas acis, vai... Nu, re, tas bija tas pirmais, un tagad jau varbūt interesantāk jau tā tieši tas patrenēties, tas virziens. Bet paeksperimentējam mājās, jā, ar filtspalvu, kas ir vērts. Un tad šeit jau mēs gribam parādīt, kaut kas ir tumšāks, kaut kas kaišāks. Ja, un tad vienkārši šeit arī kaut kā man sakas, kas visu laiku no labas puses. Tā, bet par to arī var domāt. Sākumā patiesībā vajadzēja no kreisās acis, jā, lai tā roka nesmerē. Tas varbūt pat labi, ka man tas sanāca, jo tad es atcerējos, ka es pastāstīšu, varbūt daži jau zina, bet vienalga vērts atgādināt, ka kad mums jau ir tāds zīmējums, viss kaut kur tur sazīmēts, tad mēs vienkārši varam paņemt, jā. Mēs ņemam baltu lapu, liekam zem rokas, un tad es šeit viegli varu strādāt, jā, un tad to, ka man sasmerēs roka, tas nav svarīgi. Zīmējums, jā, lai netaisītu. Ja? Jo, nu, vienkārši viņš tad būs vairs netīrāks, un tad vienkārši ar gumiju būs jāiet vairāk, viss kaut kas tur jātīrā. Tad tajā brīdī, kad sākums, protams, ne, bet tad, kad jau ir daudz toņu, jau daudz saštrihots, protams. Nu, re, un šeit ar praktizējam arī tos virzienus, jā. Kaut kur man vajag tumšāk, un skatos, lai kaut kur lielāki, kaut kur mazāki. Es varu arī aizsūtīt to tīdzeri, vai arī viegli, protams, internetā atrast, kuru tīdzeri acīs, un tad pazīmēt. Da, un šeit ir, piemēram, es uztaisīju tagad tātad kopreded ir acis, un uztaisīju vienkārši labi, tas apkārt ir tukšumiņi. Bet, ja, jo mēs vairāk skatāmies, jo mēs vairāk redzam, tad mēs sākam redzēt, aha, patiesībā, tas tie visi tie baltie, kas te starp, nav viņi visi tādi balti vienādi, ja. Un tad mēs sākam arī, tas ir viens tāds diezgan, tas ir šī arī, lai viņš tāds simetrisks. Nu, re, šeit mums. Labi, pierē pēc tam uztaisīsim vēl. Tad es skatos, aha, šeit vēl tāds pelecīgs, jā. Un tā ir ļoti tāda svarīga lieta, ko kopumā, kad mēs strādājam pie portrēta, mēs visu laiku liekam detaļas, kopējas, jā. Un tā ir tā apvienošana. Skatos, aha, un tad šeit ar lielākiem tādiem drosmīgiem tādiem štrihiem es vienkārši, ja, es ņemu tā kā kopā, es ņemu gan tas tumšas vietas, viņas paliek vienkārši vēl tumšākās, ja, un šeit tagad. Šis etaps, viņš tāds, ka dažreiz sevi tā kā jāapstādina, ja, mēs uzzīmējam forši tur kaut daudz detaļas,
Bet tad mēs atkal atceramies, jā, mēs varam arī uztaisīt nedaudz tā kā acis ciet, skatāmies un taisim tā kā kopā to. Ja. Ja, un tad skatāmies, kas mūsu zīmē vēl lēc ārā, kas ir pa tumšu, kas ir pa gaišu ar to tonalitāti. Ja. Un, ja, šeit, protams, šeit atgriežos, kur acīs var jau vienkārši tumši. Nu, ko jūs varat, piemēram, tagad, nu, ja tagad lieldienas, tas visiem arī priecīgus svētkus, gaišas lieldienas, paņemam lieldienas groziņu, viņš ir tāds forši vitināts, un to arī ar pildspāru var uzzīmēt, jā, tur ir daudz tādas, kas maina virzienu, līnijas, un tad pat to olu var pamēģināt, jā, tad mēs atceramies par gaismas un ēnas teoriju, to mēs vēl ņemsim tā kā tuvāk nākamais nodarbības, bet kopumā es ceru, jums par to ir sapratne, un tad ar pildspalvu arī var mēģināt, jā, to. Ja, un rekord šeit atkal apvienoju, ja. Man ir tumšas tā kā detaļas, bet es vienalga skatos, kur ir kaut kas spēlēcīgs, tas viņus apvieno. Nu, re. Šeit var tad arī apvienojam arī divas acis, lai nav baigi tādas. Tā kā viena atsevišķi no otras ņemam šeit. Ja. Un šeit mums pēc tam būs, kad mēs iesim tuvāk runāt par formu, ja, un, protams, skaita galvas kaus, un būs arī uzdevums ar pildspalvu vienkārši iziet, atkal varbūt vai nu savam portretam vai citām, bet iziet ar pildspalvu, viņu uzzīmēt ar tādiem štrihiem, kas iet pēc formas, ja? Tātad, ja tur kaut kas iet lejā, augšā, sanos, un tad, lai izjust to. Kā tam. Nu, protams, to mūsējo līdzeli vēl var, laiks vēl nedaudz pazīmēt. Un tad nu re, piemēram, ja, šeit tagad var pamēģināt uztaisīt arī tas acis iekšē, ja, lai viņas tad arī nav baltas, ja. Ja, tad pat ar pildspalvu var arī nedaudz vieglāk, es tieši tā knapi pieskaros. Ja, un man liekas, jau pat labāk izskatās nekā tas vienkārši balta acs. Ja.
Bet atkal tas arī jautājums, kāds mērķis, kāds stils, nozīmēt jau var. Ja. Un varbūt vēl kaut kas var uzlabot to arī štrihošanu, jo šeit, protams, mēs zīmēju šeit uz galda, jūs arī, es pieļauju, biežāk zīmējat uz galda, bet tomēr arī forši sev organizēt tā kā molbertu, lai te lapa stāv atsevišķi, ja, un tā kā pusvertikāli, ja, un var viegli paņemt vienkārši krēslu, citu krēslu, un tad kaut kādu, ja, tādu pamātni, ja, un vienkārši tādu skoču pielimēt to lapu, un tad arī, un patrenēties arī pielīmēt lielāku lapu, jā, paņemsim pat A2, es teiktu, pat ne A3. Un tā, tad būs tagad mājas uzdevums, ja ir, piemēram, ja vēl ir šaubas par savu štrihošanu, ja vēl nav tādas pārliecības, īpaši, kad gribas novilkt kaut kādu baigi tādu ideāli fonu, ja, tad mēs varam no papīra uztaisīt lidmašīnu. Mēs arī tad liekam sev priekšā to lidmašīnu, ja, un uzzīmējam. Šeit arī var nedaudz, šeit nebūs daudz trenēšanas no proporcijām, bet nedaudz, protams, arī būs. Jā, uzzīmējam sev to lidmašīnu. Un tad šeit, protams, un tad uzliekam kaut kur gaismā, vai viņa jau tur no loga. Un tad šeit pārsvarā būs tā, ka, jā, būs jānoštriho tāds liels, uzzīmējam viņu lielu, uzzīmējam uz A3 lapas to lidmašīnu. Jā. Un šeit būs arī jāpanāk tā, lai pēc tam beigas šeit nav man tas līnijas, es varu viņu tā kā, lai man nav tas konturs, lai jā, tas laukums ir arī tā kā viņš nobeidzams ar to. Jā. Jā, un tad kaut kur būs arī varbūt, šeit varbūt pat būs tumšāk, jā. Un vienkārši tad, lai ir liels laukums, kuru jāpark, lai tā vienmērīgi, jā. Un tad atkal vienkārši iesažamies meditācijā un štrihojam, jā, lai tā roka jau pierod. Jā. Jā. Tad kaut ko lielu, jā. Mēs šeit nezīmēsim ar mani tos kubus vai ko, tāpēc, ja ir kaut kāda tāda vēlme, kā gribas, nu, lai ir, tad paņemam sev uzzīmēm arī lielo to kubu. Jā. Par viņam varbūt runāsim, kad būs nedaudz par to perspektīvu. Jā. Bet arī var viņu vienkārši lielu uzzīmēt. Jā, šeit viņu. Un tad tas būs tas pats. Jā, štriho liels laukums. Šeit kaut kur būs arī tāds refleks. Un tad atkal ņēmām zīmuli un štrihojam. Jā. Nu, lai ir tas etaps arī izpildīts ar to štrihošanu, lai jau nav jādomā par to ātrumu kārbu, kā to pārslēgt, mēs jau šeit automatiski jau zinām, kā mūsu zīmoli darbojas un tā tālāk. Ja? Un tad kubam vienmēr kaut kāda viņas tā kā 3, vienu, nu labi, var pat, ja gribas atstāt baltu, un tad varbūt to fonu nedaudz, ja?
Bet vienmēr starp trim būs trīs dažādi toņi. Ja? Pat ja gaisma ir no šeit, vienalga, piemēram, augšā, atkal mums fokus šeit. Ja, būs, šeit būs šitais tumšāks. Ja, un šitais būs tāds, piemēram, pelicīgāks. Nu, re, tātad tas būtu tā kā pirmais mājas darbs tiem, kas grib, tas nav obligāti, protams, bet ja gribas to ideālu tādu taisnu štrihošanu, ja praktizē ir laiks un ir vēlme, un tad sēžam un štrihojam. Ja ne, tad otrais mēs ņemam pildspalvu, ja, un pamēģinam arī, varbūt tur arī mati, var arī ar zīmuli, ja, te jau pildspalva vai zīmulis, ja, vai groziņš ar olām, kaut kādi tur zaļumi, ja, viss kaut kāds tāds matains, kas varbūt tāds vēl, nu, padomāsim, jā, varbūt arī, ir arī tas kaposts, jā, ja mēs to viņu izgriežam tā kā diagonāli, viņš arī tur ir tāds interesants viņam. To arī var pamēģināt. Varbūt. Nu tā, ja ir vēlme. Skatāmies vienkārši, kas ir apkārt, atrodam arī sev pašam spalvu, līdz priekšē, kad zīmējam, ja. To pašu spalvu var uzzīmēt arī, pamēģināt arī uzzīmēt ar pildspalvu. Un paskatīties, kā viņa sanāks. Super! Tas, laikam, šodien viss. Nākamreiz mums būs par toņiem, jā. Tonalitāte, tas jau būs tāds 4. Un tur tad mēs zīmēsim to saburzīto papīru. Ja, tad tur jau būs vairāk tieši par cik daudz spēlēkus toņus var atrast. Un tad jau arī ar zīmuliem, ja, ar 2H un tad tālāk. Super! Pie prieks, ceru, ka pie vērtīgi. Un tad tiekamies nākamreiz.